Pasakiet, lūdzu, kāds jums ir viedoklis par uzvarētājiem? Vai mēs esam izdarījuši pareizo izvēli? Es gribētu vispirms nošķirt manu attieksmi pret uzvarētājiem kā cilvēkiem un pret uzvarējušo dziesmu. Ja pirmajā gadījumā šī attieksme ir ļoti pozitīva, jo grupas solistu Joranu es pazīstu šķiet kopš tā gada, kad viņš pirmo reizi parādījās Latvijas Eirovīzijā, tad par uzvarētāju dziesmu man ir jāsaka, Latvijas tautai ir izteikta tendence pēdējos jau krietni daudzus gadus aizsūtīt absolūti nepareizo dziesmu. Dziesma, kura garantēti nenesīs Latvijai nekādu pievienoto vērtību starptautiskā arēnā, un dziesma, kura, diemžēl, atstās ļoti smagas sekas Eirovīzijas reputācijai Latvijā. Jo jau šogad daudzi mūziķi faktiski ar savu attieksmi un ar saviem priekšnesumiem, ja tos tā varēja saukt pusfinālos, parādīja savu attieksmi pret konkursu, dēļ tā, ka bija jau no paša sākuma potenciālais līderis, kurš neuzvarēja gan. Viņš nāca ar paziņojumu, ka viņš pat nav rakstījis speciāli Eirovīzijai dziesmu, viņš to vienkārši ir iesniedzis kā vienu no albuma dziesmām. Un apzinoties to, ka viņš ir iespējamais potenciālais līderis, pārējie arī neatiecās pārāk nopietni, lietosim šādu apzīmējumu. Tad es baidos, ka šī uzvara var ļoti negatīvi ietekmēt ne tikai Eirovīzijas projekta, teiksim, status televīzijas iekšienē, bet vēl negatīvāk tas var ietekmēt pašu mūziķu attieksmi, padarot to par nenopietnu. Diemžēl mūziķi to uztvers kā nenopietnu pasākumu. Ja vien, protams, televīzija neķersies atkal pie līdzekļa, ka atļaut veidot kopprojektus ar ārzemju komponistiem, ar ārzemju teksta autoriem un tādā veidā, tā teikt, saduļķot šīs asinis. Jo šis gads ir pierādījis to, ka paļauties tikai uz lokālo, tā teikt, autoru darbu mēs, diemžēl, nevaram. Šis ir ļoti plaišs pierādījums tam. Mēs savukārt runājam ar cilvēkiem, kas šeit bija un zālē. Viņi teica, ka viņiem patika vieglums, pozitīvums, galvenais, ka tā vienkāršība. Jā, jebkurai zaļumballei, jā, jebkurai privātai dzimšanas dienai, bet nē valsts starptautiskai pārstāvībai. Šeit ir jānošķir šīs būtiskās lietas, kurā brīdī mēs izdarām savas simpātijas par vienu vai otru skaņdarbu pie galda, privātā ballītē, bet kurā brīdī mēs domājam, kā šī dziesma pārstāvēs Latviju. Un es baidos, ka šis nav tas gadījums, kad mēs varēsim lepoties ar to, ka dziesma, jā, viņa būs tikpat viegli un vienkārši nodziedāt Kopenhāgenā, par to es nešaubos. Bet tas valstiski tas nedos neko. Un jūsu favorīts bija? Faktiski šogad ir laikam tas viens no retajiem gadiem, kad es nepārstāvēju nevienu no māksliniekiem. Es varēju vienkārši skatīties, kā katrs izdarās. Es pirmkārt gribu uzsvērt to, ka no šī gada fināla dziesmām manā skatījumā nebija neviens skaņdarbs, kurš būtu konkurētspējīgs starptautiskā arēnā. Līdz ar to, ja ir jāsaka, ka bija jāizvēlās mazākais no ļaunumiem, tad tādi bija trīs. Tāda bija Olga, tāds bija Dons un tāda bija Samanta. Ar atrunām uzreiz, ka Donam bija jābrauc uz Eirovīziju ar dziesmu My Religion is Freedom. Samantai bija jādodās uz Eirovīziju ar I Need a Hero. Un Olga vienkārši to būtu bijusi pelnījusi, jo, kā jau es teicu, ja nav neviena dziesma, tad lai tad aizbrauc vismaz viņa.